Šodien, 23. martā, Rīgā ieradās jaunieši no Sanktpēterburgas, kas bija guvuši uzvaru festivālā Kultūras galvaspilsētai Pasaules kultūra 2009. Brauciena mērķis ir iepazīt mūsu pilsētu, vietējo kultūru un tikties ar saviem vienaudžiem no Rīgas skolām. Kā pastāstīja Rīgas domas jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste Baiba Vārna, cerams, ka šī jauniešu tikšanās kalpos kā auglīgs sākums jauniešu kopējiem projektiem un turpmākai sadarbībai. Projekts veidojas no tā, ka Sanktpēterburgas pilsētā viņiem ir tātad kultūras festivāls, kur piedalās apmēram 80 000 jaunieši, un viņiem notiek tātad konkursus vairākās kārtās. Viņiem ir gan divi intelektuālie, gan radošie, gan viņi iepazīstās ar visām tām nacionalitātēm, jo, kā pēc viņu teiktā, praktiski ir tā, ka viņiem ir vairākās 100 nacionalitātes vienā pilsētā. Un rezultātā viņi cenšas iepazīt viens otru kultūru, lai varētu labāk kopā tā kā sadzīvot. Un gala rezultātā starp visām skolām ir 3 skolas uzvarētāji, kas tagad tā kā balvu ir saņēmuši iespēju doties tātad uz Latviju. Viņi iepazīstās ar Latviju un konkrēti 2 dienas viņi arī tiekās ar Rīgas jauniešiem. Kā norāda paši jaunieši, projektā tika ieguldīts liels darbs, tomēr tas bija vērtīgi un aizraujoši. Atklāti sakot, uzvarēt bija diezgan grūti. Dalība šajā festivālā sakrita vienā laikā ar 11. klases izlaidumu un gatavošanos mācību noslēguma eksāmeniem. Festivāla ietvaros jauniešiem bija jāizveido sociāls projekts, plakāts par kādu sociālu tēmu un jāpierāda savas zināšanas dažādos jautājumos. Šajā konkursā patērējām diezgan daudz laika. Nācās arī kavēt skolu, bet toties ieguvām daudz jaunu zināšanu. Šodien, tikšanās pirmajā dienā, jauniešiem bija iespēja iepazīt tuvāk vienam otru un pārbaudīt savas zināšanas intelektuālā spēlē, kopīgi un azartiski meklējot atbildes uz dažādiem jautājumiem par vēsturi, literatūru, kultūru un mūziku. Izrādījās, ka spēcīgākās zināšanas jauniešiem ir tieši par mūsdienu populāro mūziku. Команда «Репит». Это депешмот, да. Kā atzīst paši jaunieši no Rīgas skolām, neskatoties uz kultūras un nacionālajām atšķirībām, saskarsme ar vienaudžiem no kaimiņu valsts ir viegla un patīkama. Sapraties savā starpā ir viegli, viņi ļoti draudzīgi ir, saprotoši, daudz ko var pastāstīt par Sanktpēterburgu, ka viņam arī iepatikās Rīga, diezgan labi saprotamies. Par turpmākajām sadarbības iespējām jaunieši izsakās atzinīgi. Mēs varam kopā taisīt kādus projektus, kuru būs saistītā latviešu un krievu kultūra. Mēs varētu pie viņiem aizbraukt, pat ja nebūs skolas starpā, bet, piemēram, sazināties vienkārši. Ir tādas iespējas daudz. Команда 1. Это Led Zeppelin +50. Lita Grafa, Dainis Juraga, speciāli portālam e-skola.